Kaut ko nesapratīsiet, mums jāiet uz mājaslapu, jo man vajag 3 stundas, lai izstāstīt to visu. 3, bet man ir 2. Bet klausieties, jā, ļoti labi pareizi. Kāpēc? Kurš, reku, mēs izdarām tādu disku? Es esmu organizācijas īsta mīlestība gaida. Nu, mēs braukām ārkārt par šo stāstu. Pats es esmu no Baldonas Lutrāņu draudzes, ar Jēzu esmu jau 4 gadus. Kāpēc es šo lietu stāstu kristieši, to izstāstīšu beigās. Kurš grib šo disku? Šo disku dabūs tas, kurš no jums uzmanīgi klausīsies un atradīs kaut ko neloģisku. Neloģisku. Visā stāstītajā, vai jūs pateicat, kad sāstīsiet? Nē. Visā es stāstīšu visu loģisku, tikai loģisku. Vai tu atradīs kaut ko neloģisku? Tev jātur viena neloģiska lieta. Un tu dabūsi disku. Kā to disku arī var nedabūt? Ja nebūs mēs neloģisks. Labi, mēģiniet. Klausies. Kāpēc es tev dodu vēl? Lai tu klausies, vai ir kaut kas neloģisks. Piemēram, pacēl roku, kurš domā, ka pīpēt ir kaitīgi. Pacēl roku, kurš domā, ka pīpēt ir kaitīgi. Tas ir loģiski, vai ne? Loģiski. Otra lieta, ko es saku. Kurš no jums domā, ka pīpēt ir stūri? Es zinu, ka pīpēt ir kaitīgi. Bet vai stūri? Saprat? Pīpēt ir kaitīgi, tas ir loģiski. Bet pīpēt ir stūri, nav loģiski. Saprat? Un šādu lietu tev jāatrod. Un viss, kas būs tavs. Kāpēc es to uzdodu, lai tu klausies? Ka nav tā, ka Jēzus teica, nedrīkst nodarboties ar seksu līdz kāzām. Mēs mīlam Jēzu. Tāpēc mēs to nedaram. Tā jau forši. Un tie, kas nemīl Jēzu, viņiem gan paveicās. Viņiem ir seks. A mums nav seksa. Jo, redz, mēs mīlam Jēzu. Un ja tu esi ar Jēzu, tad jau tu nevar darīt seksu. Nē. Seks ir vienkārši bīstam. Un ne pa jokam. Tāpēc mēs to nedaram. Jo mēs negribam sūdus. Dzīves. Nu, labi, sākam vēlreiz, ja? Tā, lieku varbūt, kas redz, kas neredz. Kas ir mīlestība? Kāpēc mēs šodien nerunāsim par mīlestību? Jo, kurš var man izstāstīt, kas ir mīlestība? Var kāds man izstāstīt, kas ir mīlestība starp vīrieti un sievieti? Tieši tā, pareizi. Un tas ir tāpat, kā es pieņemu savu suni, ka viņš ir spaldējis? Mīlu visu, kas viņā pieņem. Tas tāpat, kā es mīlu savu komandas biedrus un pieņemu, ka nemāk iedot piedot. Nevar izstāstīt. Šis jautājums ir tikpat viegls un grūts kā jautājums, kā garšo piens? Izstāst, kā garšo piens. Es nezinu, kā dzērs pienu. Piens? Zini, kas ir, ka mīlestība? Ka mīl? A kā? Nu tā. Kā tas ir, ka Jēzus tevi mīl? Nu tas ir tā, ka Jēzus mani mīl. Nu kā? Nu tā. Tā kā piens. Jēzus un piens ir viens tikpat viegli izskaidrēt. Ir lietas, ko nevar izstāstīt, ko tikai pamēģināt. Tikai pamēģināt. Tāpēc, ja jūs esat šeit atbraukuši, lai pamēģinātu Jēzu, tie, kas pamēģināšu Jēzu, vai to vēlreiz novaldīt, Jēzu nevar saprast un izzināt. Jo visa Bībele ir tikai viens teikums. Jēzus tevi mīl. Ko? Es nesaprotu. Pasaka man, ka Jēzus man ir. Jā. Amen. Tāpēc mēs nerunāsim par mīlestību, bet mēs runāsim par seksu. Jo par seksu kaut ko var izstāstīt. Par mīlestību neko nevar izstāstīt. Mīlestība ir tikai vieta nobalīt. Tie no jums, kas ir mīlēti, zin, kas ir mīlestība. Tie no jums, kas ir dabūjuši zilo aci, zin, kā sika dabū zilo aci. Vai ne? Tieši tā. Vai vēl labāk saprast, vai puiši var saprast, kā tas ir būt meitenē? Nē. Tev kaut kas te ir, tur nekā nav. Nevar saprast. Tur nav iespējams. Es nevaru iedomāties, ka te kaut kas ir. Nemēģini saprast. Tas ir svarīgi, lai tu nemēģini saprast puiši. Tu mēģini saprast, bet tu nekad nevari iedzīvoties viņā iekšā. Tas ir kaut kas pavisam savādāk. Tā, bet ātri teiksim, ir tā teorētiski. Ko nozīmē mīlēt? Mīlestība ir kā process. Un pieņemsim, ka mūsu sirds ir kā spainīte. Un mūsu spainīti, piemēram, var iečurāt.
No sākuma silti, pēc tam smilti. Kāds izpaužās? Viņa teica, ka es esmu foršs džeks. Bet tad viņa bučojās ar kādu citu. No sākuma bija silti, pēc tam sāk smirdēt. Viņš teica, ka mani mīl, es esmu viena, un vēl ar viņa bērnu. Un vēl mūsu sirdī var ieliet tonām mīlestības, ļoti daudz mīlestības. Un tam man jums tāds viltīgs jautājums. Ja kāds ir dzirdējis, tad neatbild. Ja tie, kas nav dzirdējuši, domāju, tad atbild. Kurš ir skaistākais, foršākais, stilīgākais, labākais vīrietis pasaulē? Ir tikai viena pareiza atbild. Tu biji dzirdējis? Es? Un kā es to zinu? Paprasīt manai sievai. Vai tu tam piekrīti? Nē, man taču nav, ko tu par mani domā. Es taču tevi neguļu vienā gultā. Tev var būt tāda sieva, ka tu aizēji mājās, tu attaisi durvis, un tevi gaida. Kādu sievu tu gribētu? Padāc mājās, viņi tu mizo burkanu. Nu ko? Atvilkies? Zupu splīts? Algu atnes? Vai tu gribi sievu, kas saka, čaldāmies? Es tev gaidu. Nesteidzies, tev kāda guļams. Tev var būt tāds sieva, kas tev mīl un ciena, un tev būs tāds vīrs. Bet par šo ir jāmaksā, jo dzīvē nekas nav pavēlēt. Nedrīkst nodarboties ar seksu līdz kāzām. Tad dabūt tādu sievu kā manējā. Nevis, ka viņa izskatīsies tā kā man, bet viņa tevi mīlēs tik ļoti, kā mana sieva mīl mani. Un tu mīlēsi savu sievu tik ļoti, kā es mīlu savu sievu. Un tad, kad ir mega giga mīlestība, tad vispārējais notiek. Arī ar seksu. Viss notiek. Mīlestības veidi 3 daļās. Var sadalīt mīlestību 3 daļās. Izmantojam grieķu vārdu, jo latviešu valodā ir 1 vārds, grieķu valodā 3. Eros, no tā ir vārds erotika. Puisis grib meiteni, meiteni grib puisi. 2. mīlestības veids fileo, draudzība. Un 3. agape, beznosacījuma, garīgā mīlestība. Kurš mūs mīl šādu mīlestību? Dievs, un ja netic Dievam, tad kurš? Mamma. Tu var kādu nogalināt, tev ieliks cietumā, mamma nāks uz cietumu, atnesīs tev pīrādziņus, uzēt bēni. Tā ir viss kāpēc. Viņa tevi nepametīs. Nu, lūk, ko nozīmē saprast? Attiecības ar vīrieti un sievieti ir kā māja, kur pamatā garīgā mīlestība, pēc tam ir draudzība, pa virsu seksu. Ko nozīmē mammas mīlestība? Iedomājieties, tas ir tikai piemērs, ka jūs esat saslimuši ar vēzi un varat nomirt. Un tagad jūsu mammai nolaižās eņģelis un saka, klausies, ja tu atteiksies no seksa uz 2 gadiem, tavs bērns izārstēsies un nenomirs. Vai tava mamma atteiktos? Jā. Vai tava draudzene vai draugs atteiktos? Jā. Tas atšķirībā. Tieši tā. Tieši tā. Ja tavs draugs nevar atteikties tevis dēļ no seksa uz 2 gadiem, tad viņš tevi tik ļoti nemīl kā mamma. Un ja nemīl tik ļoti kā mamma, tad var pamest. Jo mamma tevi neņems aiz rokas, nevedīs uz Maksimu un neteiks, samainiet šo bērnu, man viņš ir atnīts. Tava mamma tevi nekad nepametīs. Bet vai tavs vīrs tevi nekad nepametīs? Seks, kad nav seks līdz kāzām, tad viņam ir iespēja pierādīt sev. Tev to nevajag, viņam to vajag. Ja vīrietis tevis dēļ nevar atteikties no seksa uz gadu vai 2, tad jau viņam tik ļoti tu nepatīc. Tu viņam patīc. Tu esi skaista, smuka un forša, bet ne jau tik skaista, tik smuka un tik forša, lai atteiktos tevis dēļ no seksa. Kāpēc jāatsakās no seksa? Tāpēc, ka nav lielākas baudas dzīvē kā seks. Nav. Fiziskas baudas. Garīga bauda. Jēzus, sieva, bērni, fiziska. Nav lielākas baudas kā pa pliko un meiteni. Nav. Vīrietim stabili. Un ja puisis šo lielāko fizisko baudu nav gatavs tevis dēļ nolikt malā, tad tu esi smuka, forša. Viņš tevi mīl, bet ne jau tik ļoti, lai nepamestu. Un ja nevar atteikties no seksa, tad kaut kad pametīs. Tāpēc arī visi šķirās. Saprot, puisim vajadzīgs tests. Pieņemsim! Kā tev sauc? Toms. Toms ir mans labākais draugs. Pieņemsim. Un tagad, kā mēs zinām, ka Toms ir mans labākais draugs? Pārbaudam?
trijos zvans Tomam, Tom, klausies, sūdi vagā, palīdz. Ja Toms atbrauks un palīdzēs, vai Toms ir labākais draugs? Jā. Vai ja neatbrauks? Viņš vienaldīs. Nevis vienaldīs, viņš ir draugs, bet ne jau labākais. Nesaki, ka tu esi labākais draugs, jo tu nevar šonakt trijos atbraukt palīdzēt. Tas puisis, ko? Tad viņš nav tik ļoti. Saprot, tāpat arī ar puisi, ja viņš nevar atteikties no tevis dēļ, no seksa, viņš ir foršs puisis, viņš tevi ļoti, ļoti mīl, bet ne jau pats foršākais. Vai tu varēsi viņu nodzīvot 50 gadus? Tāpēc ir tas seks, tik svarīgi tai domāšanai. Jo puisim nav nekas. Piemēram, man ārā stāv Mercedes, pilnīgi jauns. Kasko samaksāts, līzīgi samaksāts, Statoil degvielas kārta. Dāvid, kurš grib no jums pacerot? Dāvid, uz 2 gadiem mēs viss samaksāt, brauc, grib. Kam nav tiesības, nopirksim tiesības. Nevajag jums? Nē. Kāpēc? Man jāpti interesē. Kas? Man jāpti interesē. Labi, iedomās, ka ir jākti. Ņemtu, vai ne? Labi, iedos šo Mercedes vai jaktu tam, kurš aizies ar kājām. Līdz Rīgai un atpakaļ. No Alūksnes. 10 reizes. Nu, ies kāds? Tad ko var teikt par jums un to Mercedesu vai jaktu, kas tur ārā? Vai tam Mercedesam vai jaktai ir īstais lietotājs šeit? Lietotājs, kas viņu mīlēs, kas viņu kops un rūpēsies? Nav. Jo nevar aizvilties līdz Rīgai 10 reizes un atpakaļ. Meitenes, atcerieties, atteikties no seksa ir 100 reizes grūtāk, kā aiziet līdz Rīgai 10 reizes. Ja viņš nevar tevis dēļ atteikties no seksa, tu neesi tā vērā. Ir kāds, kurš varēs. Tas ir tests, ko Dievs ir ielējis. Vienkārši. Tā, kas ir svarīgāks? Pirmās atbild meitenes. Ārējais vai iekšējais skaistums? Ārējais. Kurš tev ir ārējais? Iekšējais, nu jā, bet tikai jau... Nē, tūlīt parādīšu. Nē, es tev saprotu, jā, es saprotu, ko tu domā. Tūlīt tev parādīšu, tev būs skaidrs. Puiši, kas ir svarīgāks, ārējais vai iekšējais? Ārējais. Vai pareizi? Ārējais. Abi. Tieši tā, pieviksēji. Meitenēm tikai iekšējais svarīgs. Puišiem abi. Tūlīt parādīšu. Tūlīt. Pagaidi. Bet tagad tiksim ar kaut ko ļoti svarīgu. Un tik svarīgi, ka es nospēlēšu ēdielas, lai jūs atcerētos, ka tas ir nežēlīgi svarīgs. Ja? Atcerējies, tas ir nežēlīgi svarīgs. Par to tu visu dzīves izslēpsies. Kas ir seksuālā pieredze? Nu, kuri no jums grib zināt, kā to dara, kad apprecēsies? Nu, tu, kad apprecēsies ar vīru, viņš izģērbsies pliks, un tu tā, mām, viņš jau pliks, kas man jādara? Tu zini, kā to dara? Protams, ka tu grib zināt. Nu kā, jūs esat dzirdējuši, ja kāds to dara daudz, tad viņam liela seksuāls pieredze, vai ne? Un ja kāds dara to maz, viņam nav seksuāls pieredze. Un ja viņš vēl nevainīgs, viņš tā nezin, kā to dara, vai ne? Esat dzirdējuši. Un mēģinām noskaidrot. Es ceru, ka jūs piedalīties ar savu mazo vai nekādu pieredzi. Es piedalīšos ar savu, diemžēl, lielo pieredzi. Pirms es satiku savu skaisto sievu, diemžēl man bija ļoti daudz draudzeni. Nāciet, obligāti. Sēdieties. Pirms satiku savu sievu, man bija 5 nopietnas draudzenes un 3 garām. Ar vienu es nodzīvoju gadu, 2 gadi, pusgadu, gadu un 7 gadu. Un ja katru no viņām es esmu mīlējies vismaz 60 reizes, cik ir 5 reizes 60?